Pirmais punkts. Paskaidrot, kā pareizi jāizvieto krava atkarībā no tās tipa kravas nodalījumā. Pareiza kravas nostiprināšana. Numur 1. Kravas telpas konstrukcijai un stiprībai jāatbilst pārvadājamai kravai, tās kopējai masai, masas sadalījumam un kravas nostiprināšanas prasībām. Kravas telpai jāiztur kravas slodzes dažādos autotransporta eksploatācijas apstākļos. Nedrīkst koksnes kravu pārvadāt piekabē, kas paredzēta transporta līdzekļu pārvadāšanai, bobkatu vieglo automobīļu pārvadāšanai paredzētā piekabē. Numur 2. Kravu izvieto autotransporta līdzekļa kravas telpā, ievērojot šādas prasības. Kravu izvieto pēc iespējas vienmērīgi pa visu kravas telpas grīdas laukumu. Kravu novieto pēc iespējas zemāk. Kravas smaguma centram jāatrodas iespējami tuvāk kravas telpas ass līnijai. Kravu atbalsta pret kravas telpas priekšējo bortu vai kabīnes aizsarg konstrukciju, kā arī pret kravas telpas sānu bortiem, ja autotransporta izgatavotājs to ir paredzējis. Kravas priekšmetus, kuriem ir asi gali, novieto ar aso galu uz aizmuguri. Ņem vērā pieļaujamo autotransporta līdzekļa asu noslodzi. Attēlā redzams pieļaujamās autotransporta līdzekļa asu noslodzes ievērtēšana, izmantojot kravas izvietojumu plānu. Numur 3. Kravu nostiprina tā, lai autotransporta līdzekļa kustības laikā tā nevarētu izkustēties šādu spēku iedarbībā. Kustības virzienā vērsts inerces spēks, kas lieluma ziņā ir vienāds ar kravas svaru. Uz sāniem un atpakaļ vērsts inerces spēks, kas lieluma ziņā ir vienāds ar pusi no kravas svara. Nostiprinot kravu, ņem vērā tās bremzēšanos berzes spēku iedarbībā, aprēķinos ievērojot dažādu materiālu pāru berzes koeficientus. Numur 4. Nostiprināšanas saites, kas notur kravu pret pārvietošanos autotransporta līdzekļa garanvirzienā, izvietojamas abās kravas pusēs. Nostiprināšanas saišu nominālā stiprība, tā raksturo saites drošu spēju pretoties sagrūšanai, saplīšanai, atbilstoši LVS N1295 standartam, norādīta uz saites dekaņūtonos. DAN. Saišu piestiprināšanas vietām jāiztur kravas radītās slodzes. Kravas nostiprināšanā ar nostiprināšanas saitēm apskata divus nostiprināšanas paņēmienus. Pirmais ar lejupvērstu spēku. Palielinot kravas smaguma spēku, kravu nostiprina to apsienot un piespiežot kravas platformas grīdai. Attēlā parādīts, kā kravai tiek pārmestas pāri saites un tās ir piestiprinātas pie kravas grīdas. Otrais – taisni atsienot, nejaukt ar apsienot. Taisni atsienot, piestiprinot kravas nekustīgajām daļām vai kravas nostiprināšanai paredzētos punktos, saites un taisni atsienot kravu grīdā izveidotos stiprināšanas punktos. Taisni atsienot kravas nostiprināšanā izmanto šādus nostiprināšanas paņēmienus. A. Nostiprināšana slīpi atsienot kravu garanvirzienā un vai šķērsvirzienā.
B. Diagonālā nostiprināšana, C. Atsiešana aptinot, D. Atsiešana izmantojot gala cilpu. Numur 5. Nostiprināšanas saišu skaitu vai savilkšanas spēkus atļauts samazināt gadījumos. A. Izmanto kravas atbalstu. B. Ievērtē berzi vai izmanto pretslīdes palikņus starp kravas un kravas telpas grīdu. C. To pieļauj kravas veids. Numur 6. Nostiprināšanas saites tehniskais raksturojums, kas tiek attēlots cedelē, kura pievienota saitei. Galvenie rādītāji LC. Nominālais saites savilkšanas spēks taisnā virzienā. LC 2500 dekaņūtoni. Otrs rādītājs mazākā tabulā. STF. Pieļaujamais saites savilkšanas spēks apsienot kravu. STF 250 dekaņūtoni. Otrs mazais rādījums SHF. Spēka aptuvenā vērtība, kādu vienā reizē spēj uzrādīt vadītājs, darbinot saites savilcēja mehānisma sviru ar roku. SHF 50 dekaņūtoni. Ja zāģmateriālu krava sver 4 tonnas, pieļaujamais saites savilkšanas spēks apsienot kravu STF ir 500 dekaņūtoni. Saites un berzes koeficients 0,2. Saites vertikālais stiprinājuma leņķis ir 90 grādi. Tad drošai kravas nostiprināšanai pret pārvietošanos braukšanas virzienā pārvadājumos ceļu satiksmē ir nepieciešamas 22 saites. Ja pieļaujamais saites savilkšanas spēks apsienot kravu STF ir 170 dekaņūtoni, tad pret pārvietošanos braukšanas virzienā drošai zāģmateriālu kravas nostiprināšanai ir nepieciešamas 63 saites. Paaugstinot berzes koeficientu no 0,3 uz 0,6 ar pretslīdes palikņiem, kravas nostiprināšanā izmantojamo saišu skaits samazinās līdz 6 saitēm, ja apsiešanā izmanto saites STF 500 dekaņūtoni. Ja izmanto STF 170 dekaņūtonu saites, tas samazinās līdz 11 saitēm. Numur 7. Savilkšanas mehānismu un saites novieto tā, lai tās nepalielinātu autotransporta līdzekļa platumu. Kravas nostiprināšanas saites un savilkšanas mehānismi regulāri jāpārbauda, atbilstoši izgatavotāja rūpnīcas norādītajiem termiņiem. Bojātas, remontētas, izdilušas vai struktūru mainījušas un plaisājušas saites un savilkšanas mehānismus aizliegts lietot. Tabulas numur 8. Faktiskā masa. 2 asu piekabēm 18 tonnas. 3 asu piekabēm 24 tonnas. Transporta līdzekļu sastāviem ar piekabi, kas sastāv no 2 asu automobīļa un 2 asu piekabes 36 tonnas. Transporta līdzekļu sastāviem ar piekabi, kas sastāv no 2 asu automobīļa un 3 asu vai vairāk asu piekabes vai 3 asu automobīļa un 2 asu vai vairāk asu piekabes
40 tonnas. Transporta līdzekļu sastāviem ar puspiekabi, kas sastāv no divasu vilcēja un trīsasu puspiekabes vai trīsasu vilcēja un divasu vai trīsasu puspiekabes 40 tonnas. Transporta līdzekļu sastāviem ar puspiekabi, kas sastāv no trīsasu vilcēja un divasu vai trīsasu puspiekabes, kuri ved 40 pēdu 12,2 metri konteineri 44 tonnas. Transporta līdzekļu sastāviem ar puspiekabi, kas sastāv no divasu vilcēja un divasu puspiekabes. Ja puspiekabes starpasu attālums ir 1,3 metri un lielāks, bet nepārsniedz 1,8 metri, 36 tonnas. Ja puspiekabes starpasu attālums ir lielāks par 1,8 metri, 36 tonnas. Ja vilcēja faktiskā masa ir 18 tonnas un puspiekabes, kuras starpus attālums ir lielāks par 1,8 metri, faktiskā masa ir 20 tonnas, un ja dzenošajam tiltam ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums, 38 tonnas. Divasu automobīļiem 18 tonnas. Trīsasu automobīļiem 25 tonnas. Ja trīsasu automobīļa dzenošajam tiltam ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums, vai katram no dzenošajiem tiltiem ir dubultriteņi un asas slodze nepārsniedz 9,5 tonnas, tad 26 tonnas. 4 automobīļiem ar 2 stūrējamiem tiltiem. Ja tā dzenošajiem tiltam ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums, vai katram no dzenošajiem tiltiem ir dubultriteņi un asas slodze nepārsniedz 9,5 tonnas, 32 tonnas. Trīsasu posmainajiem autobusiem 28 tonnas. 9. tabula. Vienas tilta slodze. Cītajam tiltam bez dubultriteņiem 10 tonnas. Cītajam tiltam ar dubultriteņiem arī 10 tonnas. Dzenošajam tiltam 11,5 tonnas. Tabula 10. Divasu tilta asu slodzes summa. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ja starpasu attālums ir mazāks par 1 metru, 11,5 tonnas. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ja starpasu attālums ir 1 metrs un lielāks, bet mazāks par 1,3 metri, 16 tonnas. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ja starpasu attālums ir 1,3 metri un lielāks, bet mazāks par 1,8 metriem, 18 tonnas. Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ja starpasu attālums ir 1,3 metri un lielāks, bet mazāks par 1,8 metri, un ja dzenošajai asī ir dubultriteņi un pneimatisks vai tam pielīdzināms atsperojums, vai ja abām dzenošajām asīm ir dubultriteņi un katras asas slodze nepārsniedz 9,5 tonnas, tad 19 tonnas. Piekabēm, puspiekabēm, ja starpasu attālums ir mazāks par 1 metru, 11 tonnas. Piekabēm, puspiekabēm, ja starpasu attālums ir
1 metrs un lielāks, bet mazāks par 1,3 metri, 16 tonnas. Piekabēm, puspiekabēm, ja starpas attālums ir 1,3 metri un lielāks, bet mazāks par 1,8 metri, 18 tonnas. Piekabēm, puspiekabēm, ja starpas attālums ir 1,8 metri un lielāks, 20 tonnas. Tabula 11. Trīsasu tilta asu slodzes summa piekabēm, puspiekabēm, ja starpasu attālums nepārsniedz 1,3 metrus, 21 tonna. Ja ir lielāks par 1,3 metriem, bet nepārsniedz 1,4 metrus, 24 tonnas. Saites, kas notur kravu pret pārvietošanos garenvirzienā, novieto pēc iespējas horizontāli, bez īpašas nepieciešamības, nepārsniedzot 60 grādu leņķi attiecībā pret kravas telpas grīdu. Tabula 12. punkts. Transportlīdzekļu sastāvu, dzenošās ass vai asu slodze nedrīkst būt mazāka par 25% no kopējās transportlīdzekļa vai to sastāvu faktiskās masas. 13. tabulas punkts. Transportlīdzekļu sastāviem ar piekabi attālums starp vilcēja pakaļējo asi un piekabes priekšējo asi nedrīkst būt mazāks par 3 metriem. Tabulas 14. punkts. Četrasu mehāniskā transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā masa tonnās nedrīkst būt lielāka par 5 attālumiem metros starp tā priekšējo un pakaļējo asi. 13. Pārvadājamās kravas masa un slodzes sadalījums uz asīm nedrīkst pārsniegt attiecīgā transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktos lielumus. Kravu transportlīdzeklī novieto un, ja nepieciešams, nostiprina atbilstoši normatīvajos aktos par kravu nostiprināšanu noteiktajām prasībām, tā lai krava neapdraudētu ceļa satiksmes dalībniekus, nenokristu un nevilktos pa ceļu. Tā lai transportlīdzekļa vadītājam neierobežotu pārredzamību. Tā lai neietekmētu transportlīdzekļa stabilitāti un neapgrūtinātu tā vadīšanu. Tā lai neaizsektu ārējās apgaismošanas ierīces, gaismas atstarotājus, numura zīmes un pazīšanās zīmes, kā arī netraucētu uztvert signālus, ko rāda ar roku. Tā lai neradītu troksni, nesaceltu putekļus un nepiesārņotu vai nepiegružotu apkārtējo vidi. Tālāk sekos pieļaujamie transportlīdzekļu vai to sastāvu gabarīti ar kravu vai bez tās, faktiskā masa un ass slodze. Paskaidrot, kā pārbaudīt kravas nodalījuma drošību. Piekabes virsbūve, pārsegs, durvis, rokturi, aizslēgi, fiksatori. Paskaidrot, kā pārbaudīt kravas nodalījuma drošību. Piekabes virsbūve, pārsegs, durvis, rokturi, aizslēgi, fiksatori. 1. punkts. Kravas nodalījuma elementiem, grīdai, bortiem, karkasam, tentam, sastatnēm jābūt nostiprinātiem atbilstoši izgatavotāja noteiktajam.
tiem nedrīkst būt stiprību ietekmējošu mehānisku un korozijas bojājumu. Borti, bortu elementi, statnes, sijas un karkass nedrīkst būt ievērojami izliekušies uz ārpusi vai citādi ievērojami deformēti. Kokvedēju statnes nedrīkst būt piemetinātas pie pamatrāmja vai virsrāmja. Otrais punkts. Kravas nodalījuma slēgierīcēm un to fiksācijas elementiem jābūt droši nostiprinātiem, bez bojājumiem un darba kārtībā. Brauciena laikā tie nedrīkst atvērties vai pārtraukt pildīt izgatavotāja noteiktās funkcijas. Furgonu pakaļējām durvīm jābūt aprīkotām ar ierīcēm to noturēšanai atvērtā stāvoklī. Stiprināšanas iekārtas nedrīkst būt bojātas, remontētas, deformētas. Pie katras no tām jābūt piestiprinātam izgatavotāja tehniskajam raksturojumam. Nostiprināšanā nedrīkst izmantot remontētas, ieplēstas ar redzamiem virsmas bojājumiem, bez saites raksturojuma, neviendabīgu struktūru, plaisājušas saites. Savilkšanas iekārtai jānodrošina savilkšanas spēka fiksācija, atlaižot sviru. Svirai un tās fiksēšanas iekārtai jānodrošina darbspējas, vadītājam darbinot to ar roku. Savilcēja iekārtu nedrīkst darbināt ar palīgi iekārtām, kas palielina savilkšanas sviras spēka plecu. Uz tās nedrīkst būt pēdas, kas par šādu rīcību liecina. Pēc saites nostiprināšanas tās gali ir jāsaritina un jānostiprina pie saites. Saišu savilkšanas iekārtām nedrīkst būt mehānisku un korozijas bojājumi, kas samazina to izturību. 8. attēlā nostiprināšanas saites ar attēlos A un B redzamajiem bojājumiem kravas nostiprināšanā izmantot aizliegts. Stiprināšanas punktiem nedrīkst būt stiprību ietekmējošas deformācijas, plaisas korozijas bojājumu, stiprinājumi metinājumi, kas nav veikti izgatavotāja noteiktajā certificētā remontservisā. 9. attēls. Nesertificēta metinājuma dēļ nelietojama A un lietojama B stiprināšanas cilpa. 3. punkts. Autotehnikas kravas telpas vērtnes vai durvis ir aprīkoti ar izgatavotāja paredzētajiem atvēršanas mehānismiem, rokturiem, fiksatoriem. Vērtnes, durvis, bīņi, balstis, sijas un pārsegi ir jānostiprina atbilstoši izgatavotāja noteiktajam. Nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē un pārvadāt kravu, ja kravas telpas detaļām ir neatbilstoši stiprinājums. Nav durvju roktura. Durvis ar roktura palīdzību nav atveramas no ārpuses vai no iekšpuses. Nav pārsegu vai bīņu atvēršanas ierīces, vai tās nedarbojas paredzētajā veidā. Autotransporta detaļas var radīt citiem satiksmes dalībniekiem vai personālam bīstamus bojājumus. 4. punkts. Tehnoloģiskajai ierīcei jābūt atbilstoši un droši nostiprinātai un bez ceļu satiksmes drošību apdraudošiem bojājumiem.
Ja tiek izmantots papildrāmis, tam jābūt nostiprinātam atbilstoši izgatavotāja noteiktajam. Papildrāmim un tā stiprinājumiem nedrīkst būt lūzumi, izlūzumi, plaisas, deformācijas un korozijas bojājumi, kas var ietekmēt konstrukcijas izturību un satiksmes drošību. Tehnoloģiskās ierīces hidrauliskajiem vai pneumatiskajiem mezgliem jābūt hermētiskiem. Trešā daļa. Paskaidrot un nodemonstrēt ergonomisku vadītāja darba vietas iekārtošanu, sēdekļa regulēšana, stūres regulēšana, spoguļu regulēšana. Iekāpšana un izkāpšana no kabīnes. Riski. Kabīnes grīda atrodas 1 līdz 2 metru augstumā virs zemes līmeņa. Sekojoši riski. Slīdēšana, krišana, traumas pēc lekšanas, muskuļu izstiepšana, neuzmanība, nogurums un stress. Kabīnes iekšpusē visam jābūt sakārtotam. Atvieglo pārvietošanos un paaugstina drošību strauji bremzējot, braucot pagriezienos un manevrēšanas laikā. Sēdekļa regulēšana, ergonomika. Pareiza sēdēšanas poza ir ļoti svarīga, lai novērstu saspringzinājuma izraisītas muguras un kakla traumas. 10 padomi, kā sēžot pēc iespējas ievērot ergonomikas principus, regulējot sēdekli, balstiet abas kājas pret zemi. Pirmais punkts. Sēdiet pēc iespējas tuvāk atzveltnei. Otrais punkts. Noregulējiet sēdekļa augstumu tā, lai varētu pareizi nospiest pedāļus, pārmērīgi nenoslogojot augšstilbus. Trešais punkts. Pārbaudiet sēdekļa apakšdaļas garenisko stāvokli starp sēdekļa apakšdaļu un apakšstilbu, aizmuguri jābūt 2 vai 3 pirkstu attālumam. Ceturtais punkts. Noregulējiet sēdekļa slīpumu tā, lai spiediens vienmērīgi sadalītos uz augšstilbiem. Piektais punkts. Noregulējiet atzveltni tā, lai varētu ērti satvert stūri ar nedaudz saliektām rokām, balstot muguru pret atzveltni. Atzveltnei jābūt sasvērtai atpakaļ par aptuveni 15 līdz 20 grādiem. Lielāks slīpums var izraisīt kakla problēmas. Sestais punkts. Noregulējiet stūri tādā leņķī, lai jūsu elkoņi būtu saliekti 95 līdz 135 grādu leņķī. Septītais punkts. Ir svarīgi pareizi noregulēt gurnu balstus. Pārliecinieties, ka jūsu mugura atrodas tuvu atzveltnei un centrāli noregulējiet gurnu balstus pret krustiem. Noregulējiet gurnu balstu leņķi, lai panāktu tādu pašu muguras izliekumu kā stāvot. Astotais punkts. Noregulējiet sānu balstus, lai tie atrastos tuvu muguras augšdaļai un garantētu labu un stabilu atbalstu. Devītais punkts. Noregulējiet galvas balstu, lai tas atrastos aptuveni 2 cm attālumā no kakla. 10. punkts. Roku balstiem jānodrošina atbalsts rokām un elkoņiem, neierobežojot to brīvu kustību. Tiem jāpalīdz mazināt kakla un plecu sasprindzinājumu.
Dienas gaitā laiku pa laikam mainiet pozu, lai uzlabotu sinovālā šķidruma cirkulāciju mugurkaulā un izkliedētu muguras sasprinddzinājumu. Sēdekļa regulēšanas sviras, apzīmējumi un slēdži. Pirmais – apsilde. Otrais – amortizators. Trešais – visa sēdekļa sasvēršana. Ceturtais – augstuma regulēšana. Piektais – ātras nolaišanas mehānisms. Sastais – galvas balsta leņķis. Septītais – atzveltnes leņķis. Astotais – gurnu balsts. Devītais – gurnu balsts. Desmitais – sānu balsts. 11. Sēdekļa apakšdaļas gareniska regulēšana. 12. Jostas augstuma automātiska regulēšana. 13. Visa sēdekļa gareniska regulēšana. Skatīt attēlus. Stūres regulēšana. Stūres augstums un slīpums ir regulējams, lai varētu sasniegt ērtu braukšanas pozīciju. Noregulējiet stūri, kamēr automobīlis neatrodas kustībā, un pirms gaitas uzsākšanas pārliecinieties, ka tās stāvoklis ir nofiksēts. Stūres ratu drīkst izvietot stāvēšanas pozīcijā paralēli grīdai tikai tad, ja automobīlis ir novietots stāvēšanai. Spoguļu regulēšana. Pilnīga redzamība nozīmē lielāku drošību. Šobrīd Eiropas Savienības direktīva 2007/38 EC kravas automobīļi tiek aprīkoti ar tuvskata, platleņķa, priekšējo un atpakaļskata spoguļiem. Tātad ir 4 spoguļi. Pirmais – tūskata, labajā pusē, kur var redzēt mazliet uz sāniem un nedaudz uz aizmuguri. Tūskata. Platleņķa, arī labajā pusē, bet kur var redzēt tālāk uz aizmuguri. Priekšējo, kurā var redzēt automobīļa priekšpusi, kas notiek priekšā neredzamajā zonā, un atpakaļskata. Tie ir 2 spoguļi labā un kreisā pusē, tradicionālie atpakaļskata spoguļi. Tātad tūskata labajā pusē, platleņķa labajā pusē, priekšējais un atpakaļskata. 4. daļa. Paskaidrot tahogrāfa darbības principus. Nodemonstrēt tahogrāfa disku maiņu. 1. punkts. M2, M3, N2 un N3 kategorijas transporta līdzekļiem jābūt aprīkotiem ar eksploatācijai derīgu un certificētu tahogrāfu. Atbilstoši normatīvajos aktos par transporta līdzekļa aprīkošanu ar vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīci noteiktajām prasībām.
M2, M3, N2 un N3 kategorijas transporta līdzekļiem. M1 tie ir vieglais transporta līdzeklis, viegli automobīļi. M2 un M3 tie ir autobusi. M2 tas ir mikroautobusiņš, M3 tas ir lielais autobuss. Attiecīgi N1, N2, N3 tie ir kravas automobīļi. N1 tas ir mazais kravas automobīlis līdz 3,5 tonnām. Parasti tas ir varbūt arī bišķi vairāk busiņi. N2 tās jau ir kravas mašīnas mazliet lielākas. Un N3 tie jau ir vilcēji un jau lielas masas kravas automobīļi. Tahogrāfam jābūt pārbaudes plāksnītei uzlīmei, kurā norādīta akreditēta vai pilnvarotā inspicēšanas institūcija un tās adrese. Transporta līdzekli raksturojošais koeficients dubultais V, riteņu aploces garums I un pēdējās meteoroloģiskās pārbaudes datums. Tahogrāfa pārbaude veicama uzreiz pēc tā uzstādīšanas un turpmāk neretāk kā reizi 2 gados. Tahogrāfam un tā pievadam jābūt noplombētam inspicēšanas institūcijā. Transporta līdzekļa dzenošo riteņu izmēram jāatbilst tahogrāfa plāksnītē norādītajam riteņu aploces garumam. Burts I. Tahogrāfs reģistrē tikai vadītāja darbu un atpūtas laiku režīmus. Eiropas komisijas reģistrācijas kontrolierīcei paredzētās tahogrammas aizpildīšana un ievietošana. 10. attēls. EK reģistrācijas kontrolierīce, datu salīdzināšana, saderības noteikšanai ar tahogrammu. Ātruma indeks. Uz tahogrammas ir norādīts apakšējā malā 125 km/h, kā arī citi. Tā arī augšā ir saderības indeks burtiņš rāmītī E1 un cipariņš, teiksim, 83. Tie var būt dažādi. Tiem pašiem datiem būtu jābūt norādītiem uz tahogrāfa uzlīmes. Tahogrammas aizpildīšana notiek maiņas sākumā vai pirms brauciena. Reģistrācijas kontrolierīcei un tahogrāfa diskam ir jābūt savstarpēji saderīgiem. Vadītājam ir jānosaka šī saderība, salīdzinot marķējuma apzīmējumus. Piemēram, E1. Eiropas kopienas izgatavotāja valsts apzīmējums. 83. Reģistrācijas kontrolierīces tipa apzīmējuma skaitlis un reģistrējamā ātruma norāde 125 km/h. 11. attēls. Datu ierakstīšana tahogrammā pirms maiņas sākuma. Pirms brauciena tahogrammā jāieraksta 5 dati. Pēc brauciena, maiņas vai dienas beigās, vai izmainot transporta līdzekli,
3 dati. Tad jāizrēķina un jāieraksta nobraukto kilometru skaits 11. un 12. attēlā. 12. attēls datu ierakstīšana tahogrammā pēc brauciena vai maiņas beigām. Autobusa vadītājam jāprot paskaidrot nobraukto kilometru rādījums, darba laiki un pārtraukumi, pēc kāda laika ir pirmais pārtraukums, kāds ir bijis maksimālais braukšanas ātrums. Tahogrammu ievietot tikai transporta līdzeklim stāvot. Citādi pierakstīšana netiks uzsākta. Ievietojiet tahogrāfa disku tā, lai aizpildītā puse būtu uz augšu, pašrakstītāja pusē. Tahogramma jānovieto uz ass atbilstoši ievietošanas ekscentriskā izliekuma pozīcijai. Ja tas netiks izdarīts, tad pieraksts būs nobīdīts laika ziņā. Ja ir 2 vadītāji, jāievieto 2 tahogrammas. Pirmā pozīcijā vai augšējo tahogrāfa disku vadītājam, kurš vada autobusu vai automobīli. Otrā pozīcijā vai apakšējo vadītājam līdzbraucējam. Vadītājiem mainoties, jāapmaina vietām arī tahogrammas tahogrāfā. Ja ir tikai viens vadītājs, tad otrā vadītāja pašrakstītāja spalvas tiek aizsargātas ar tukšo disku, ko vadītājs ievieto tahogrāfa otrajā pozīcijā, maiņas sākumā. Darba un atpūtas laiku simboli Eiropas kopienas reģistrācijas kontrolierīcē. Sarkanā kvadrātiņā stūrīta transporta līdzekļa vadīšanas laika posmi. Oranžā 2 āmurīši sakrustoti, citi darba laiki. Zils kvadrātiņš ar diagonāli, pārējie ar darbu saistītie laiki, darba gatavības, dīkstāves laika posmi. Un zaļa gultiņa, pārtraukumi un atpūtas laika posmi. Simbols 1. Šoferis 1. Tas, kurš vada transporta līdzekli. Simbols 2. Šoferis 2. Apkalpes loceklis pārtraukumā vai veicot pārējo ar darbu saistīto laika posmu. Mainot transporta līdzekli vadītājam, tahogramma ir jāizņem un jāievieto maiņas transporta līdzeklī, pārbaudot, vai tā tahogrāfs ir paredzēts attiecīgās tahogrammas ievietošanai. Tahogrammas otrajā pusē jāieraksta pulksteņa laiks un jaunā transporta līdzekļa dati. Tad tahogramma jāievieto reģistrācijas kontrolierīcē. Ja tahogramma neatbilst, tad ir jāizvēlas jauna atbilstoša. Pie vadītāja jābūt klāt viņa darba un atpūtas laiku uzskaites apliecinājumam par pēdējām 28 dienām un tahogrammai, kas ir tahogrāfā. Vadītājam uzsākot darbu ir jāprot aizpildīt tahogrammu, reģistrēt atpūtas laiku darba dienas beigās un brīvdienās, tahogrāfa atteikuma gadījumā. Nobraukto kilometru skaits nolasāms pēc zigzaglīnijām ceļa posma lauciņā.
Pilna līnija uz augšu un uz leju atbilst 10 km ceļa posmam. Atsevišķa svītra uz augšu vai uz leju 5 km posmam. Brauciena pārtraukuma laika noteikšana darbības veids. Tātad arī brauciena pārtraukums nolasāms laika posma lauciņā. Tā ilgums uz laika skalas. Otrais, ja pārtraukumos laika posmu iestatīšanas poga netiek novietota pozīcijā atpūta, ierīce to fiksē kā citi darba laiki. Braukšanas maksimālā ātruma nolasāms ātruma lauciņā pēc smalkajām svītrām uz km/h līnijām. Augstākais punkts – maksimālais ātrums. Laika posma tahogrammā tiek iezīmēta ar dažāda biezuma līnijām. Transporta līdzekļa vadīšanas laika posma biezākā līnija. Citi darba laiki, vidēja biezuma līnija. Pārējie ar darbu saistītie laiki, gaidīšanas laiks, līdzbraucēja laiks, laiks gulēšanas kabīnē brauciena laikā. Šaurāka līnija. Zilais kvadrātiņš ar diagonāli. Un pārtraukumi un atpūtas laiki. Eiropas Kopienas reģistrācijas kontrolierīces tahogrammas pārbaude. Tahogramma jāpārbauda pirms un pēc katra brauciena. No vienas puses, lai pārliecinātos, ka tiek izmantota pareiza tahogramma, no otras puses, lai kontrolētu, vai visi pieraksti ir korekti. Defekta gadījumā visbiežāk tiek attēlota taisna līnija. Par papildus funkcijām var izlasīt lietošanas instrukcijā. Pieci dati pirms brauciena tahogrammā. Vārds, uzvārds. Izbraukšanas vieta. Pilsētas nosaukums, izbraukšanas datums, diena, mēnesis, gads, automašīnas numurs un odometra rādījums, automobīļa nobrauktie kilometri uz to brīdi. 5. daļa. Paskaidrot riepu sānu apzīmējumu nozīmi, riepu protektora zīmējuma augstuma pārbaudi un bīstamību, braucot ar riepām, kurām ir nodilis protektors. Riepu sānu apzīmējumi un nozīme 315/80 R22,5. 315 nozīmē riepas platums milimetros. 80 nozīmē riepas augstums milimetros. Procenti no riepas platuma. 80% no riepas platuma. Tas būs augstums milimetros. Īpašs gadījums ir sekojošs apzīmējums 12R 22,5, kas nozīmē, ka riepas augstums ir 82%. Tātad 315/80, 315 riepas platums, 80% milimetros no riepas platuma. R. Riepas konstrukcijas veids. R apzīmē radiālo. Riepas karkas veidojošie kordu slāņi apliec to no malas līdz malai. Riepai ar B apzīmējumu apzīmē diagonālo riepu,
kas savukārt nozīmē, ka riepas karkasu veidojošie korda slāņi novietoti diagonāli no aploces malas pret otru aploces malu, un konstrukcijas stiprības nolūkos ir šķērsām viens pret otru. 22,5. Riepas nominālais loka diametrs. Riepas un diska montāžas izmērs, attālums no vienas diska malas līdz otrai, izteikts collās. Viena colla 25,4 mm. Tātad 315/80 R 22,5. 315 riepas platums, 80% no platuma augstums riepas R. Tas ir riepas konstrukcija. Konstrukcijas veids 22,5 izmērs collās, diska izmērs collās, tas ir no aploces malas līdz malai. R ir radiālie kordi, B ir diagonālie kordi. Nākamais apzīmējums. 156, 150. Kravnesības slodzes indeks atsevišķam ritenim un dubultritenim. 156, ja ir viens ritenis uz as. Ja ir dubultriteņi, tad tam pašam ritenim būs 150. Kravnesības indeks 156, 150. L. Riepas ātruma kategorija. Skatīt tabulu. Tāpat kā kravnesības indeksam skatīt tabulu, tāpat arī riepas ātruma kategorijai skatīt tabulu. 156, 150 L. $156, tas ir 4 tonnas kravnesība. Un ātruma indeks L nozīmē maksimālais atļautais ātrums 120 km/h. Ātruma indeks ir F, G, J, K, L, M. F ir 80 km/h, G 90, J 100, K 110, L 120 un M 130 km/h. Nākamais apzīmējums – bezkameru riepas apzīmējums. Tabless, angļu valodā. Tabless, bezkameru riepas apzīmējums. Tas nozīmē, ka riepai nav kameras. Ir alternatīvais slodzes un ātruma indeks, līdzīgi kā iepriekšējais. Aplītī ierakstīts ātruma indeks un 154,50 M, vai arī kāds cits atbilstoši ražotāju noteiktajam. Nākamais apzīmējums iespējamais, ka riepai var padziļināt protektoru, vai viņu var arī atjaunot riepu. Tad ir vai nu simboliņš, alfa vai regroovable angļu valodā. Regroovable. Tātad var padziļināt protektoru, atjaunojama riepa. Tālāk seko riepas izgatavošanas datums. DOT. DOT. Izgatavota 97. gada 18. nedēļā. Pierakstās 18,7. 187. Tas nozīmē 18. nedēļa, 97. gads. Vai arī DOT 18,07. Tas nozīmē 18. nedēļa, 2007. gads. Ja riepa būs izgatavota šogad, tātad būs pierakstīts, teiksim, 52. nedēļa,
23. gads. Nākamais apzīmējums 90 PSI, 90 psi. Spiediens, pie kura jāveic slodzes ātruma pārbaudes. 10 PSI ir vienāds ar 0,69 bāri. Nākamais indeks C. Kravas automobīļu un autobusu. Riepas apzīmējums. C nozīmē commercial vehicle. 5.2. Riepas stāvoklis. Pārbaudiet, vai riepu dilums ir vienmērīgs un vienmērīgi sadalīts pa visu protektoru. Ja dilums ir nevienmērīgs, ir jānoskaidro un jānovērš tā iemesls. Pārbaudes zona atrodas riepas vidusdaļā, 1/4 no riepas platuma no abām malām, 1/4 daļa no abām malām, un tad tā ir 2/4 tā vidusdaļas zona, kurā tiek veikta pārbaude. Tā ir riepas protektora zīmējuma augstuma mērīšanas zona. Protektora dziļums kravas automobīļiem ar pilnu masu lielāku par 3,5 tonnām un to piekabēm, kas klasificējami N2, N3, O3, O4 kategoriju transporta līdzekļiem, 1 mm. Zaļāko un drošo, Eiro 3 drošo, Eiro 4 drošo un Eiro 5 drošo kravas automobīļu un to piekabju riepu protektora dziļums noteikts 1303. kodā 2 mm. Satiksmes drošības apsvērumu ziņā minimālais protektora dziļums ir 3 mm. Minimālais protektora dziļums ir 3 mm. Uz riepām ir rādītāji, pēc kuriem automobīļa īpašnieks var izvērtēt protektora nolietojuma pakāpi. Jo augstāka ir nolietojuma pakāpe, jo lielāks ir izslīdes risks uz slapja ceļa. Tādēļ, ka vājāka ir riepas saķere ar ceļa virsmu. Rezultātā pagarinās bremzēšanas ceļš, palielinās sānslīdes iespējamība un tiek novērota akvaplanēšana pat pie relatīvi neliela ātruma. Jau tad, kad ir minimālais normatīvajos aktos atļautais protektoru dziļums, riepas saķere ar slapju ceļu segumu ir samazinājusies līdz bīstami zemam līmenim. Katrā valstī juridiskās prasības par protektora dziļumu var atšķirties. Latvijā tas ir 3 mm, minimālais protektora dziļums. Riepām nedrīkst būt kordas slāni atsedzoši bojājumi, iegriezumi, plīsumi un tam līdzīgi bojājumi. Atslāņojies karkas, atdalījies protektors vai sānu aizsargslānis. Aizliegts lietot riepas ar mehāniski palielinātu protektora zīmējuma augstumu, padziļinot rievas starp protektora izciļņiem vai tam līdzīgi. Izņemot gadījumus, ja riepas marķējumā ir apzīmējums regroovable. Aizliegts mehāniski vai kā citādi izmainīt protektora zīmējumu, piemēram, izgriezt protektora blokus. Ja riepām ir normatīvajos aktos pieļautais protektora dziļums, taču tās ir 4 līdz 5 gadus vecas, tās jau ir zaudējušas ievērojumu daļu no saķeres spējām, gumijas sacietēšanas un novecošanās dēļ. Lietotas riepas jānogādā nevis atkritumu izgāstuvē, bet gan uz riepu veikalu vai pie oficiālā pārstāvja, kas parūpēsies par otrreizējo pārstrādi. 6. daļa. Paskaidrot riteņu stiprinājumu pārbaudi, riteņu maiņas gadījumā veicamo darbu secību
un šajā gadījumā ievērojamos drošības pasākumus. Punkts 1. Nekad nestrādājiet zem automobīļa, ja tas balstās tikai uz domkrata. Lai nodrošinātu absolūtu drošību strādājot zem pacelta automobīļa, gan šasijas, gan neatkarīgās balstiekārtas komponenti ir jānostiprina ar balstiem, lai tie nevarētu nokrist. Pastāv ievērojams saspiešanas traumu risks. Nekad nestrādājiet zem automobīļa ar pneimatisko balstiekārtu, kas nav pilnībā nostiprināts pret nolaišanos, gaisa spilvenos krītoties spiedienam. Pastāv ievērojams saspiešanas traumu risks. Riteņu stiprinājuma pārbaudi veic vizuāli un ar dinamometriskas atslēgas palīdzību. Uzgriežņiem blīvi jāpieguļ pie diska un nav jābūt rūsas izvirzījumiem. Lai droši eksploatētu transporta līdzekli, visiem uzgriežņiem un skrūvēm jābūt atbilstošas konstrukcijas un nospriegotām. Riteņa noņemšana. Punkts 1. Drošības pasākumi, ja apstāšanās un stāvēšana konkrētajā vietā ir aizliegta. Ieslēgt avārijas gaismas signalizāciju un izlikt avārijas zīmi. 2. punkts. Ieslēdziet zemu pārnesumu un pagrieziet aizdedzes atslēgu bloķēšanas stāvoklī. 3. punkts. Nostipriniet automobīli, izvietojot riteņu priekšā un aizmugurē ķīļus. 4. punkts. Atlaidiet stāvbremzi. 5. punkts. Pirms automobīļa pacelšanas ar domkratu atbrīvojiet, bet nenoskrūvējiet riteņu uzgriežņus. 6. punkts. Paceliet automobīli ar domkratu. Pārliecinieties, ka domkrats ir stabili novietots uz līdzenas virsmas. Izvietojiet domkratu tikai norādītajos pacelšanas punktos. Izvietojot to kādā citā vietā, var izraisīt nopietnus automobīļa bojājumus. Riteņa pieskrūvēšana. Punkts 1. Rūpīgi notīriet kontaktvirsmas, izmantojiet stiepļu suku. Bieza krāsa, rūsas un netīrumu kārta var izraisīt riteņu uzgriežņu atskrūvēšanos, un līdz ar to diska un bremžu cilindra urbumi kļūst ovāli. 2. punkts. Notīriet un ieeļojiet riteņu skrūvju vītnes. Pārbaudiet, vai ir atlaista attiecīgās ass stāvbremze. 3. punkts. Uzstādiet riteni un ar roku pievelciet riteņu uzgriežņus. Riteņu uzgriežņus jāpievelk secīgi pa diagonālēm pret riteņa centru. Pievelkam nevis blakus esošos uzgriežņus vai skrūves, bet pretējā pusē esošos. Pievilkšanas secība: pirmo skrūvi pievelkam apakšējo, otro skrūvi augšējo, trešo skrūvi horizontāli kreisajā pusē, ceturto horizontāli labajā pusē un atkārtojam blakus esošām skrūvēm tādā pašā secībā: apakša augša, horizontāli kreisā labā puse. 4. punkts. Pievelciet riteņu uzgriežņus ar 600 Nm spēku ilustrācijā norādītajā secībā.
nosaka automobīļa ražotājs. Tas ir apmēram 60 kg svars, kas iedarbojas uz roktura galu, nodrošinās pievilkšanu ar 600 Nm griezes momentu. 60 kg uz 1 metru. Vēlams izmantot dinamometrisko atslēgu. Neizmantojiet pievilkšanas instrumentu ar spararatu. Pārāk liels vai pārāk mazs griezes moments var izraisīt riteņu atskrūvēšanos. Pārsniedzot maksimālo pievilkšanas spēku, var tikt radīti bojājumi riteņu skrūvēm vai uzgriežņiem, bremžu diskiem vai trumuļiem. Nepareizi pievilkt riteņu uzgriežņi var izraisīt bremžu vibrācijas. 5. punkts. Pārbaudiet un pievelciet riteņu uzgriežņus ar 600 Nm griezes momentu aptuveni pēc 100 km brauciena. Riteņa spieķu pieskrūvēšana. Tas attiecās uz dubultriteņiem. 1. Rūpīgi notīriet kontaktvirsmas, izmantojiet stiepļu suku. Notīriet un ieļojiet riteņu skrūvju vītnes. Pagrieziet rumbu, lai viens riteņa spieķis būtu vērsts augšup. Izvietojiet riteni uz rumbas tā, lai ventils atrastos starp diviem spieķiem. Aizmugurējais ritenis. Uzstādiet starpgredzenu un ārējo riteni. 5. Uzstādiet spailes un pievelciet riteņa uzgriežņus ar 10 Nm spēku. Ilustrācija attēlotajā secībā. Atkal 1. apakšā, 2. augšā, 3. pa kreisi, 4. labajā pusē un tā, kamēr pievelk visus. 6. Pagrieziet riteni un pārbaudiet tā sānisko novirzi. Maksimālā pieļaujamā sāniskā novirze ir 2 mm starp centru un protektora zonu. Tas nozīmē riteņa vibrācija. Maksimālā pieļaujamā ir 2 mm. Griežot riteni var redzēt, vai ritenis griežās paralēli taisni, vai viņš tomēr mazliet šūpojās, maksimums 2 mm. 7. Pievelciet riteņa uzgriežņus ar 70 Nm spēku. 8. Visbeidzot, pievelciet riteņa uzgriežņus ar 350 Nm spēku. 9. punkts. Pārbaudiet un pievelciet riteņu uzgriežņus ar 350 Nm spēku pēc aptuveni 100 km brauciena. 7. daļa. Paskaidrot, kā pārbaudīt gaisa spiedienu riepās. Noteikt attiecīgā transporta līdzekļa nepieciešamo gaisa spiedienu riepās. Paskaidrot pārāk liela vai maza gaisa spiediena negatīvās sekas no ceļu satiksmes drošības viedokļa. Nekad nemainiet diskiem riepas, ja jums nav piemērota aprīkojuma un nepieciešamās pieredzes. Nepareizs gaisa spiediens riepās var izraisīt bīstamu vadāmības samazināšanos. Vienmēr pielāgojiet gaisa spiedienu riepās vedamajai kravai. Ja plānojat spiediena palielināšanai riepās izmantot automobīļa saspiestā gaisa sistēmu, šim mērķim drīkst izmantot tikai stāvēšanas kontūru, kas marķēts ar tekstu Trailer Park 23. Tas samazina riepas plīšanas risku, jo stāvēšanas kontūra maksimālais spiediens ir 8,5 bāri. Piepumpējiet tikai riepas, kas nav bojātas un kuru protektora dziļums ir apmierinošs.
Nekad nepiepumpējiet tāda riteņa riepu, kas nav piestiprināts automobīlim. Ja riepa plīsīs, tās spiediens riteni var aizsviest. Palielināts gaisa spiediens izraisa skrejceliņa vidusdaļas, bet nepietiekamas ārmalas pastiprinātu dilšanu. Palielināts spiediens izraisa saķeres laukuma ar ceļa virsmu samazināšanos. Kā rezultātā palielinās bremzēšanas ceļš, pagriezienos palielinās slānslīdes iespējamība. Novērojama akvaplanēšana pat pie relatīvi neliela ātruma. Turpretī nepietiekams spiediens riepās paaugstina ripošanas pretestību un tādēļ arī degvielas patēriņu. Turklāt riepas strauji dilst, deformējas riepas profils, paaugstinās materiāla temperatūra, atslāņojās korts, un tas ietekmē arī braukšanas drošību. Augstāk minētie fakti ietekmē arī degvielas patēriņu, riepas kalpošanas laiku un var novest pie tās pilnīgas sabojāšanas. Pareizes spiediens riepās var samazināt degvielas patēriņu pat par 5%. Spiediena pārbaude. Gaisa spiedienu mēra ar ierīci, ko sauc par manometru. To vienmēr jāpārbauda, kad riepas ir augstas un kādu laiku nav izmantotas. Šīs operācijas ieteicams veikt ārpus telpām. Gaisa spiediens riepās paaugstinās pat, ja ir nobraukts tikai 1 kilometrs. Tādējādi manometra dati ir neprecīzi. Ja mērierīces nav pieejamas, pārbaudiet riepas vizuāli. Vienas asas riepu deformācijām saķeres laukumā jāizskatās vienādi, un uzsitiet pa tām ar āmuru, lai pārliecinātos, vai kāda no tām neizklausās tukšāka nekā pārējās. Ja kāda no riepām izklausās tukšāka, tas nozīmē, ka tajā ir zems gaisa spiediens. Riepu ražotāji iesaka to veikt vismaz 1 reizi mēnesī. Kravas automobīļu vadītājiem ieteicams veikt pārbaudes katru dienu pirms braukšanas. Riepu spiediens mainās par aptuveni 0,2 bāriem uz katriem 10 grādiem temperatūras. Tas jāņem vērā, pārbaudot gaisa spiedienu telpās, it īpaši ziemā. Piemēram, ja telpas temperatūra ir 20 grādi plus 20 grādi pēc Celsija un ārējā temperatūra ir 0 grādi pēc Celsija, pareizais gaisa spiediens ir norādītais spiediens plus 0,4 bāri. Tātad 0,2 bāri uz katriem 10 grādiem. Pareizs gaisa spiediens riepās uzlabo automašīnas stabilitāti, samazina riepu nodilumu un ļauj ietaupīt degvielu. Riepu izvēle. Automobīļa piegādes brīdī tam ir uzstādītas pareizi pieskaņotas riepas. Uzstādot cita izmēra riepas, var mainīties automobīļa kopējais pārnesuma skaitlis. Tas nozīmē, ka ir jāveic tahogrāfa kalibrēšana. Spiedienam smagās automašīnu riepās jābūt atbilstoši noslogojumam, ātrumam un izmantošanas apstākļiem. Maksimālais riepu gaisa spiedienu riepās nosaka tā ražotājs. Nepārsniedziet riepu maksimālo nominālu spiedienu. Pārliecinieties, ka dubultriteņiem disku un riepu veids un izmērs ir vienāds.
Tabulā norādīts gaisa spiediens bāros pie atšķirīgas ass slodzes. Riepu izmēri dažādi, slodze uz asi tonnās, maksimālā slodze pie noteiktā spiediena. 8. daļa. Nodemonstrēt, kā pārbaudīt un paskaidrot, kā papildināt eļļas līmeni motora karterī. Paskaidrot negatīvas sekas motora un apkārtējai videi, ja laikus netiek nomainīta eļļa vai ir nepietiekams tās daudzums. Eļļa motorā samazina detaļu dilšanu, atdzesē tās un pasargā no rūsas. Uzlabo motora kompresiju cilindros. Eļļas nomaiņa pagarina motora mūžu, palīdz atbrīvoties no nogulsnēm. Nodrošina labāku degvielas taupīšanu un tīrāku dzinēju. Tīrākas gāzu emisijas. Padara dzinēja darbību klusāku un mierīgāku. Nodrošina vieglāku augsta motora iedarbināšanu. Eļļas nomaiņa aizskalo netīrumus, ūdeni un citas daļiņas, kas negatīvi ietekmē dzinēju. Eļļas līmeni jāpārbauda 1 reizi nedēļā. Eļļas nomaiņa. Eļļas nomaiņas intervāls ir atkarīgs no automobīļa eksploatācijas nosacījumiem, kā arī no lietojamās eļļas un degvielas kvalitātes. 1. punkts. Noslāpēt motoru, uzgaidīt vismaz 8 minūtes. Automobīlim jāstāv horizontāli. 2. punkts. Atvērt motora pārsegu. Izvilkt mērstieni. Noslaucīt to ar lupatiņu, lai tas būtu sauss, ielikt atpakaļ un izņemt vēlreiz. Eļļas līmenim jābūt starp minimālo un maksimālo mērstieņa atzīmi. Nepieciešamības gadījumā eļļas daudzumu var papildināt caur ielietni. Lai motors darbotos, cik labi vien iespējams, smērvielai nevajadzētu atrasties zemāk par minimālo līmeni, kas norādīts uz mērstieņa. Motors patērē eļļu arī starp tehniskās apkopas reizēm, tādēļ ir svarīgi eļļas līmeni regulāri pārbaudīt. Noteikti pārbaudiet eļļas līmeni un papildiniet to, izmantojot atbilstošu eļļu. Ja pievienots pārāk daudz eļļas, tas var palielināt eļļas patēriņu, jo smērviela tiek sūkta caur vārsta virzošajām detaļām, kartera ventilāciju un tam līdzīgi. Tāpēc nepieciešams to koriģēt, lai iegūtu pareizo līmeni. Ja eļļas līmenis ir pārāk zems, tas var ietekmēt sūkņa spēju to uzsūknēt, kas savukārt var izraisīt nopietnus motora bojājumus. Rūpējieties par ekoloģiju, izvairieties no noplūdēm. Paskaidrot, kā pārbaudīt bremžu sistēmu. Mūsdienas kravas automobīļu pneimatiskā sistēma sastāv no 4 vai 5 kontūriem. 1. Priekšējais bremžu kontūrs 8 līdz 12 bāri. 2. Aizmugurējais bremžu kontūrs 9 līdz 12 bāri. 3. Rokas bremzes. Piekabes bremžu kontūrs. Maksimālais spiediens 8,5 bāri. 4. Papildus aprīkojums 8,5 bāri. 5. Balstiekārtas līdz 12,2 bāri. Spiediens automašīnas darba bremžu kontūros, priekšējais un aizmugurējais ir redzams kontrolpanelī.
Par nepietiekamu gaisa spiedienu signalizē kontrollampiņa un akustiskais signāls. Vizuāla bremžu sistēmas pārbaude. Pārbaude notiek veicot vizuālu bremžu sistēmas komponentu apskati, kā arī klausoties, vai nav pamanāmi hermētiski un vizuāli bojājumi. Vizuāli apskatāmies bremžu kameru, kas atrodas aiz riteņa, un energoakumulātorus, bremžu kameras ar rokas bremzi. Bremžu uzliku nodiluma indikātorus. Gaisa resīveru drenāžas vārsta pārbaude. Uz īsu brīdi izlaidiet gaisu no tvertnēm. Pārbaudiet, vai no tām izplūst tikai gaiss. Pārliecinieties, ka pēc pārbaudes vārsts ir hermētiski noslēdzies. Tas ir kondensātu var izlaist no gaisa resīveriem. Bremžu sistēmas hermētiskums. Pārbaudot, vai sistēmā nav noplūžu, rīkojieties šādi. Pirmais. Kad bremžu spiediens ir sasniedzis normālu darba spiedienu, nostrādājis spiediena ierobežotājs, dzirdama šņācoša skaņa. Izslēdziet dzinēju. Otrais. Pagaidiet 1 minūti, līdz apklust šņācošā skaņa. Trešais. Nospiediet bremžu pedāli un stingri turiet to nospiestā stāvoklī. Ja 1 minūtes laikā spiediens būtiski samazinās, sistēmā ir noplūde, kas jānovērš. Gaisa kompresora tests. Pie tukšas gaisa sistēmas un motora apgriezieniem ap 1500 apgriezienu minūtē kompresoram jāuzpilda visa sistēma ar gaisu ne ilgāk par 6 minūtēm. Un 9 minūtes automašīnām ar piekabi. Rokas bremze. Pirmais. Braukšanas pozīcija. Rokturis ir uz augšu. Kad svira ir pārslēgta tālākajā pozīcijā uz priekšu, stāvbremze ir atlaista, kamēr sistēmā pietiek darba spiediena. Otrais. Avārijas bremzes pozīcija. Atrodas starp ieslēgtu stāvbremzi un izslēgtu. Pārslēdzot sviru no tālākās pozīcijas uz priekšu, līdz spiediena punktam 2 tiek pamazām ieslēgtas vilcēja stāvbremzes un piekabes darba bremzes. Šo funkciju var izmantot avārijas situācijā, bremzējot vilcēju un piekabi. Stāvbremzes brīdinājuma lampiņa būs iedegta, kamēr ir ieslēgta šī bremze. Trešais. Stāvbremzes pozīcija lejā. Pavelciet sviru aiz spiediena punkta 2 līdz 3. pozīcijai. Tiks ieslēgta vilcēja stāvbremze un ieslēgtas piekabes bremzes. Atlaidiet stāvbremzi, pavelkot sviru pret sevi un pabīdot to atpakaļ pāri spiediena punktam 2. Ceturtais. Pārbaudes pozīcija. Tas ir mazliet zem ieslēgtas stāvbremzes uz leju. Atlaidiet piekabes bremzes, pavelkot sviru 4. pozīcijā, mazliet zem ieslēgtas pozīcijas. Pārliecinieties, ka transporta līdzekļu sastāvs nav sācis kustēties, un pēc tam ļaujiet svirai atgriezties 3. pozīcijā. Vilcēja stāvbremze
joprojām ir ieslēgta. 10. daļa. Paskaidrot, kā pārbaudīt piekabes, puspiekabes sakabi, bremžu un ārējo apgaismes ierīču savienojumus. Sakabes ierīces atbloķēšana. Skatīt zīmējumus. Sakabes ierīce ir atbloķēta. Galvenā svira ir pavilkta mazliet uz āru. Sakabes ierīce ir bloķēta, galvenā svira ir dziļāk uz iekšu. Sakabes ierīces atbloķēšana. Pirmais, spiediet sviru lejup, blakus esošo sviru. Satveriet rokturi galveno un pavelciet to atpakaļ. Izvelciet rokturi taisni uz āru, pavelciet rokturi atpakaļ. Pēc tam atlaidiet rokturi un pārliecinieties, ka sakabes ierīcē nostrādā slēgmehānisms. Puspiekabju atvienošana. Ar ķīļiem nostipriniet puspiekabes riteņus. Izņemiet atsperes āķi. Paspiediet sakabes ierīces rokturi par aptuveni 25 mm automobīļa braukšanas virzienā. Izvelciet sakabes ierīces rokturi līdz galam uz āru. Pēc sakabes ierīces atlaišanas tās rokturim jāpaliek izvirzītā stāvoklī. Tagad sakabes ierīce ir atbloķēta. Uzmanīgi brauciet prom no puspiekabes. Puspiekabju atvienošana 2. Pirms atvienošanas sākšanas nostipriniet puspiekabes riteņus ar ķīļiem. Izvelciet rokturi taisni uz āru, pavelciet rokturi automobīļa braukšanas virzienā. Izvelciet rokturi uz āru līdz galam un pavelciet automobīļa braukšanas virzienā. Tagad sakabes ierīce ir atbloķēta. Uzmanīgi brauciet no puspiekabes. 3. variants – puspiekabju atvienošana. Pirms atvienošanas sākšanas nostipriniet puspiekabes riteņus ar ķīļiem. Pirms sākat atkabināt puspiekabi, nostipriniet tās riteņus ar ķīļiem. Sakabes ierīci nobloķē. Paceliet atduri, pavelciet rokturi automobīļa braukšanas virzienā, izvelciet rokturi līdz galam un pavelciet to automobīļa braukšanas virzienā. Tagad sakabes ierīce ir atbloķēta. Uzmanīgi brauciet prom no puspiekabes. Nodiluma indikātori. Atslēgas mehānisms minimums 55 mm, sēdlu riņķis 56 mm, piekabes tapa minimālais 49 mm un platākajā daļā minimālais 71 mm. Puspiekabes sakabināšana. Ar ķīļiem nostipriniet puspiekabes riteņus. Pārbaudiet, vai sakabes ierīce ir atbloķēta. Pārbaudiet, vai puspiekabes līmenis ir tieši zem sakabes ierīces līmeņa. Uzmanīgi brauciet atpakaļgaitā puspiekabes virzienā. Sakabes ierīci nobloķē automātiski. Vienmēr pārbaudiet, vai sakabes ierīce ir pareizi nobloķēta. Ievietojiet atsperes āķi, ja tāds ir. Pievienot gaisa pievadus un elektriskos kabeļus. Pārbaudiet, vai darbojas piekabes apgaismojums. Veiciet piekabes drošības testu pirms braukšanas. Pēc puspiekabes pievienošanas vienmēr pārbaudiet, vai sakabes ierīce ir pareizi nobloķēta.
Ja bloķēšanas ierīce ir slikti ieeļota un ļoti netīra, palielinās risks, ka sakabes ierīci nevarēs pareizi nobloķēt. Automobīlis var būt aprīkots ar magnētisku sensoru, kas nosaka, vai sakabes ierīce ir bloķēta. Šis simbols ir redzams instrumentu blokā. Ja sakabes ierīce ir nobloķēta, iedegas dzeltenā krāsā, sakabes ierīce ir atvērta. Atvienojot piekabi, atcerieties, ka sarkanais pievads uz padeves bloku ir jāatvieno pirms dzeltenā pievada uz vadības bloku. Pretējā gadījumā piekabe var sākt kustēties, pirms ir ieslēgta tās stāvbremze. Tātad sarkanais pievads ir jāatvieno pirms dzeltenā pievada. Pirmais sarkanais, pēc tam atvienojam dzelteno. Pirmo atvienojam sarkano, pēc tam atvienojam dzelteno. Atvienojot piekabi, atcerieties, ka sarkanais pievads uz piekabes bloku ir jāatvieno pirms dzeltenā pievada uz vadības bloku. Pretējā gadījumā piekabe var sākt kustēties, pirms ir ieslēgta tās stāvbremze. Pirmo atvieno sarkano, otro atvieno dzelteno. Regulāri pārbaudam sakabes ierīces stāvokli. Brīvgājiens starp sakabes pirkstu un dīsteles sakabes auss buksi nedrīkst pārsniegt 5 mm. Visiem sakabes ierīces bultskrūju savienojumiem jābūt tehniskā kārtībā. Automobīļa rāmja šķērsijas plīsumi sakabes ierīces rajonā nav pieļaujami. Dīsteles un vai tās auss bojājuma gadījumā tos remontēt aizliegts. Dīstele vai un auss jānomaina. Atcerieties, ka sakabes ierīce ir tik stipra, cik stiprs ir viņas vājākais posms. Roktura brīvgājiens 15 līdz 20 grādi darba stāvoklī. Minimālais sakabes pirksta diametrs 47 mm. Maksimālā brīvkustība starp pirkstu un buksi 5 mm. Maksimālā aksiālā brīvkustības sakabes pirkstā 3 mm. Maksimālā apakšējās bukses izmērs 39,5 mm. Maksimālais augšējās bukses izmērs 54 mm. Bloķēšanas indikators atvērtā stāvoklī uz āru, slēgtā stāvoklī uz iekšu. 11. daļa. Nodemonstrēt, kā pārbaudīt šķidruma līmeni dzeses sistēmā un logu mazgātāju tvertnē. Paskaidrot negatīvās sekas, ja ir nepietiekams šķidruma līmenis dzeses sistēmā vai logu mazgātāju tvertnē. Dzesēšanas šķidrums. Motora dzeses sistēmas šķidrums nodrošina motoru līdzsvarotu aizsardzību. Novērš aizsalšanu un vārīšanos strādājot ekstremālu spiedienu un temperatūru režīmos. Var teikt, ka tā ir motora sastāvdaļa. Dzesēšanas šķidruma īpašības. 1. Augsta siltumietilpība un siltumizolācija. Augsta vārīšanās temperatūra, zema sasalšanas temperatūra. Nebiezē pie zemām temperatūrām. Maz puto, zems korozijas līmenis, inerts gumijas caurulēm un blīvēm. Ja ir izplešanās trauks, tad dzesēšanas šķidruma līmenim jābūt starp izplešanās trauka atzīmēm minimālais un maksimālais.
Bet, ja izplešanās trauka nav, tad 10 mm virs radiatora caurulītēm augstā motorā. Vajadzības gadījumā automašīnas kontroles panelī izgaismojas attiecīgais simbols, radiatoriņš ar dzesēšanas šķidrumu oranžā krāsā. Antifrīza līmenis dzeses sistēmā ir jāpapildina. Vēlams to darīt, kad motors ir augsts, vai vismaz 10 minūtes pēc tā noslāpēšanas, jo sistēmā ir spiediens. Ja ir nepieciešamība atvērt dzeses sistēmu, kad motors ir karsts, tad uz vāciņa vajag uzlikt lupatu un vērt vaļā pamazām, lai neapplaucētos. Izmantojiet aizsargcimdus, jo dzesēšanas šķidrums, ja tas nonāk uz ādas, var izraisīt kairinājumu. Iedzerot antifrīzu, var gūt nāvējošas traumas, jo šie līdzekļi satur glikolus. Ja braukšanas laikā dzesēšanas šķidrums kļūst pārāk karsts, tas tiek parādīts brīdinājuma simbols ar temperatūru un ūdenīti. Un dzesēšanas šķidruma temperatūras skalas bultiņa atrodas sarkanajā zonā, rīkojieties šādi. Apturiet automobīli. Iestatiet automobīļa apsildes sistēmu maksimālās temperatūras režīmā. Iestatiet ventilātoru maksimāla ātruma režīmā un darbiniet dzinēju tukšgaitā. Kad dzesēšanas šķidruma temperatūra ir samazinājusies, ar automobīli uzmanīgi jābrauc līdz tuvākajai remonta darbnīcai. Turpiniet uzraudzīt dzesēšanas šķidruma temperatūru, lai nepārkarsētu dzinēju. Dzeses šķidruma maiņas periodiskumu nosaka automašīnas ražotājs. Skanī gadījumā tie ir 36 mēneši vai 600 000 nobrauktie kilometri. Logu mazgājamais šķidrums. Tīrs vējstikls ir neatņemama drošības sastāvdaļa. No kustības drošības viedokļa logu šķidrumam ir ļoti liela nozīme. Piemēram, ja vējstikla notīrīšana prasa 4 sekundes, tad braucot ar ātrumu 85 km/h automobīlis veic 95 metru attālumu. Visu šo ceļa gabalu autovadītājam ir apgrūtināta redzamība, un viņš nevar pilnvērtīgi sekot satiksmei. Labs logu šķidrums ne tikai ir nekaitīgs un noteiktā augstumā nesasalst, bet arī ātri un kvalitatīvi notīra stiklu. Gandrīz visās automašīnās logu tīrītāju slēdzes atrodas stūres stieņa labajā pusē, kam ir 4 režīmi. 1. intervāls reizēm ar maināmu frekvenci. 2. nepārtraukts mērens režīms. 3. nepārtrauktais ātrs režīms un 4. stikla mazgāšanas režīms. Stikla tīrītājiem ir labi jāpieguļ stiklam. Tīrītāju slotiņas nedrīkst būt ieplēstas. 12. daļa. Ieslēgt ārējās apgaismes ierīces, avārijas gaismas signalizāciju, skaņas signālu, pārbaudīt to darbību. Paskaidrojot rīcību. Ja kāda vai vairākas no apgaismas ierīcēm nedarbojas, jūsu rīcība pēc konstatētā fakta. Ārējo apgaismas ierīču slēdži dažādām automobīļu markām var atšķirties, bet tos viegli atrast pēc simboliem. Gabarītu lukturi, 2 lampiņas, uz sāniem vērsti stari. Tuvās gaismas, 1 lukturis uz leju vērsti stari. Tālās gaismas,
viens lukturs, horizontāli uz priekšu vērsti gaismas stari. Priekšējais miglas lukturis, uz leju vērsti stari ar vilnīti. Aizmugurējais miglas lukturis, taisni vērsti stari ar vilnīti. Virziena rādītāji, pretēji vērstas bultiņas, stāvgaismas P burts, avārijas gaismas signalizācija, 3 stūrītes. Jebkuru elektriskās sistēmas remontu veids pie izslēgtas aizdedzes. Atkarībā no veicamās operācijas dažreiz ir vēlams izslēgt masas slēdzi vai noņemt akumulātora klemmi. 13. daļa. Norādīt attiecīgā transporta līdzekļa kontroles mēraparātu panelī bremžu motora eļļošanas un citas sistēmu signālspuldzes, paskaidrot to nozīmi un rīcību, ja kāda no signālspuldzēm iedegās. Sarkans signāls, akumulātora uzlāde, eļļas spiediens, dzēsēšanas šķidruma temperatūra, bremžu gaisa spiediens, aktivizēta rokas bremze, eļļas temperatūra, automātiskā kārbā, drošības jostas. Dzeltens signāls, jaudas noņemšanas kārba, asu diferenciālis, dzēsēšanas šķidruma līmenis, aizmuguras miglas lukturi, papildus bremze, piekabes ABS, piekabei nav ABS, automašīnas ABS, vilkmes kontrole, automātiskās kārbas kļūdas kods, zaļš signāls, automobīļu pagriezieni, piekabes pagriezieni, zemo pārnesumu režīms, zils, tālās gaismas, indikātori, zaļā un baltā krāsa norāda uz informāciju, kas neattiecas uz automobīļa attiecēm. Dzeltenā krāsa norāda uz aktivizētu funkciju vai sīku attieci. Sīkas attieces gadījumā pēc iespējas drīzāk jāieplāno brauciens uz remontdarbnīcu. Sarkanā krāsa norāda uz attieci, kas var sabojāt automobīli. Tālāk braukt nedrīkst, pēc iespējas drīzāk apturiet automobīli. Veiciet aprakstīto novēršanas darbību un sazinieties ar remontdarbnīcu. Sarkanā krāsa un skaņas signāls norāda uz visnopietnāko attieces veidu, nekavējoties apturiet dzinēju. Četrpadsmitā daļa nodemonstrēt iemaņas kravas nostiprināšanas siksnu nospriegošanā pie automobīļa. 15. daļa pārbaudes pie transporta līdzekļa. Pirmais punkts. Tehniskie šķidrumu līmeņi radiatori automobīļu priekšpusē zem pārsega. Otrais. Tahogrāfs, N, neitrālais P, parkings, iedarbināt, brīdinājumi, apgaismojums, logu mazgāšanas šķidrums. Trešais. Notīrīt spoguļus, riteņu stiprinājumi, riepu spiediens, gaisa noplūdes, sakabes pārbaude, piekabes elektriskie un gaisa savienojumi, akumulātori. Ceturtais. Piekabes virsbūves pārbaude, kravas pārbaude, riteņi, riepas,
apgaismojums. 5. Apgaismojums, notīrīt lukturus, numurus. 6. Piekabes virsbūves pārbaude, kravas pārbaude, riteņi, riepas, apgaismojums. 7. Riteņu stiprinājumi, riepu spiediens, gaisa noplūdes, dubļu sargi un kronšteini, degvielas bākas. 8. Notīrīt spoguļus, riteņu stiprinājumi, riepu spiediens, gaisa noplūdes. 9. Notīrīt priekšējo stiklu, apgaismojums. 10. Sagatavoties braukšanai, braukšana.